man pašam vairāk ir jāsēž šeit, lai es neienāku šeit un neveidojas kaut kāds ēnas, bet arī smuki. Man liekas tā, mākslinieciski. Nu, klau, ir notikuši brīnumi pēc maniem vakardienas stāstiem. Panākti tas telefons tur vibrēja nepārtraukti, tas miegs bija saraustīts, tad bija, tad nebija, bet forši. Restarta kodu vēl var izmantot 8 reizes, jo vakardien mums ir pirmie 2 pasūtījumi. Jā, cilvēki! Labi. Tā, es sūtu siltus sveicienus Robertam no Īrijas. Robertavs pasūtījums ir saņemts un ir nodots apstrādē. Un Martai no Lietuvas. Ko tad nu viņi pasūtīja? Viņi ir gudri cilvēki. Es jums tikai varu likt mācīties no viņiem. Ņemot vērā to, ka es piedāvāju 15% atlaidi, Roberts pasūtīja sev džemperi ar savu tekstu un nopirka šo džemperi. Un šo džemperi viņš iegādājās nevis par 55 eiro, bet par 46 eiro tikai. Jūs spējat iedomāties 15% atlaidi. Un sveiciens arī Martai no Lietuvas, kas pasūtīja arī kāmenes tēkreklu, bez gan kaut kādas savas pielāgošanas, bet vienkārši smuku krekliņu. Marta savukārt pasūtīja šo tēkrekliņu nevis pa 35, bet pa 29,75. Es jūs aicinu izmantot šo iespēju, jo šajā vilcienā ir palikuši tikai 8 vietas. Tikai 8 laimīgie vēl februārī varēs dabūt 15% atlaidi visam pirkuma grozam. Paldies par pirkumiem, paldies par pasūtījumiem, es esmu priecīgs. Ārpēc es pamādos ar tādu smaidu uz lūpām, tad dopamīns uzreiz. Es ceru, ka šis process noritēs gludi, jo no mana gala man liekas, ka tur viss strādā. Šobrīd šo manu sistēmu mēs ieliekam pārbaudē. Skatīsimies. Ja radīsies kādas problēmas vai komplikācijas uzreiz, mēģināšu ar jums sazināties. Un jauku šo izdevušos dienu paspējam noķert to 15% atlaidi. Jo es šaubos, vai februārī atkārtošu to vēlreiz. Nu, varbūt martā, bet es arī nevaru solīt. Tev redzēs.